tā ir, ka mēs stiprāk paliekam tad, kad ir kaut kādi apstākļi, bieži vien spiedoši, uzmācoši. Un mēs dzirdējam par to liecību, ka Dievs grib mūs iemācīt, lai mēs pielietojam varu, lai mēs zinām, cik Jēzus vārds ir spēcīgs. Un tas Jēzus vārds ir spēcīgs tad, kad es tam ticu un kad es to pielietoju. Un Izraēla tautai arī bija jāiet apsolītajā zemē, un Dievs teica, es būšu ar jums, es jums došu uzvaru, un jūs varēsiet iekarot šo vietu, kur ir piens un medus. Bet Izraēlam bija pašam jāiet apsolītajā zemē. Viņiem bija jācīnās, un Dievs teica, es vienā dienā to neizdarīšu. Bet pamazam tu to pieveiksi. Un viņš saka, es šos te visus cilvēkus, tās 5 tautas, kas tur atradās Kanāna zemē, ja, uz kurien Dievs no Ēģiptes izveda Izraēlu un 40 gadus viņus vadāja pa tuksnesi, un tad viņš viņus ieveda, tad viņš saka, ka es viņus uzreiz, ka viņi nebūs, ka viņi pēkšņi pazudīs, bet viņi paliks priekš tā, lai tu mācītos cīņas māku, ja? Tad, lai tu zinātu, kā cīnīties. Un tāpēc arī Dievs mums ir devis vārdu, un mēs šodien lasām. Un nav tā, ka mēs esam kristieši Dieva bērni, un mums pazūd visas grūtības, visas nasas pazūd. Jā, tās nasas atnāk. Un es šodien gribu mācīt jūs, lai svētais gars, protams, māca caur mani, bet Dievs iedomā šo tēmu, lai mēs atpazīstam, vai šī lieta, kas ir atnākuši, šis smagums, tas ir no tā kunga, vai tomēr Dievs grib man kaut ko mācīt, lai es šīs lietas atpazīstu, un lai mani patiesība, Bībelē teiks, jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus, tad iespējams, ka Dievs grib iemācīt mani, lai es atbrīvojos no kaut kādas cilvēciskās nastas, lai es izprotu šīs lietas, jo es par šiem 28 gadiem, kad esmu kristietis un esmu kalpošanā jau ilgus gadus, es varu pateikt to, ka man pats Dievs mācīja par reliģiskajām lietām, par to, ka ir sātaniskie uzbrukumi bijuši draudzei, un draudze ir palaidusi, baznīca ir palaidusi kaut ko garām, un cilvēkiem ir uzliktas nastas, ir smagumi uzlikti, un draudze ir palikusi neefektīva. Cilvēki ir zem kaut kāda smaguma, un viņi knapi paši nes to visu. Un viņi domā, kur tu man vēl kādu tur aicināt uz draudzi, ka man pašam tur knapi iet, es tur knapi dzīves, knapi elpoju. Ja? Tāpēc mums šīs lietas jāatpazīst, un es vienkārši šodien gribu runāt uz visu auditoriju par to, ka, lai Dievs mūs sarga, lai mēs neņemam neko vairāk, kā tas kungs tikai mums dod. Ja? Un tāpēc mēs lasām Mateja 11. nodaļā no 28. pānta. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Ļoti pazīstam uz raksturvietu. Ja? Tad, ja es saku, nāciet visi, vienalga kāda nacionalitāte, vienalga kāda tev problēma, tev nevajag psihologu, tev vajag Jēzu, sāc ar Jēzu. Jēzus saka, es esmu alfa un omega, mana sirds ļoti deg, ja tu tā kā ej kaut kur malā, ka tu ej kaut kur citā vietā meklēt palīdzību. Pirmais, mēs vienmēr meklējam palīdzību pie Dieva. Protams, visi savā vietā, jā, bet pirmais vienmēr ir Dievs. Un tāpēc redz, viņš saka, nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi, ja? Tad ir kaut kāda bēda, ir kaut kas neatrisināms, ir kaut kāds smagums, ir kaut kāda izbaile, ja? Tu tā kā redzi to nākotnē, ka tas kaut kā apdraud tevi, tavu dzīvību, tavu ģimeni, un tāpēc te teiks, ja? Tad tu esi bēdīgs un tu esi grūtsirdīgs, tātad no tās grūtsirdības arī tā, ka cerēt cilvēks tā smagi nopūšās, un mēs jautājam, kur tu tā smagi pūti? Tāpēc, ka smagas domas ir. Tāpēc, ka ir kaut kas, kur tu tā kā svarcēlājs, tu ej klāt un tu celtoši tā, un tu tā kā nevari atraut, bet tu saproti, ka tas ir mans uzdevums, ka man tā problēma ir jārisi, un neviens to atrisināt manā vietā nevar, ja? Un tāpēc ir tas, ka tu esi tāds grūtsirdīgs, ar grūtu sirdi, ar smagu sirdi. Un viņš saka, es jūs gribu atvieglināt. Tātad ir mana daļa, man ir jāatnāk pie kunga Jēzus. Un ir Jēzus daļa, es gribu tevi atvieglināt. Bet ja tu neatnāksi pie manis, es tevi neatvieglināšu.
Tad ir mūsu ticības soļi, kas mums ir jāizdara, ir kaut kas mums ir jāierauga, un tu redzēsi to, ka to, ko Jēzus saka, ka viņš ir uzticams, viņš ir jā un āmen, un viņš vienmēr izdara. Es esmu tam liecinieks. Un tāpēc te ir tālāk teikts, ņemiet uz sevi, tātad no sākuma nāciet, pirmā mūsu darbība, otrā darbībai, kurai jābūt, ņemiet, tātad paņemiet, uzticaties. Un kas mums ņemiet uz sevi manu jūgu, kas bija jūgs, mēs zinām, mēs esam runājuši, ja? Tas ir tāds koka pusloks, kur iejūdzās divi dzīvnieki, un tie parasti bija vērši. Viens bija stiprāks, parasti saimnieki lika stipro vērsi, lika vājo vērsi, un tā viņi plecu pie pleca vienā virzienā devās. Un, protams, to virzienu noteica saimnieks, ja, un tas stiprais varēja pavilkt un varēja sasniegt to virzienu. Un tas, protams, ir šodien Jēzus. Jēzus saka, es esmu šajā jūgā, pirmais, un es tagad aicinu tevi, tu vari atnākt un būt plecu pie pleca, un tev būs jauns ceļš, tev būs manas domas, mani plāni, tu redzēsi, mans liktenis tavā dzīvē ieslēgsies un sāks notikt pārdabiskas lietas. Bet tavu izvēle tagad paņemt vai nepaņemt. Tu vari nākt uz baznīcu, kā Bībelē teiks, kas neņem savu krustu, tas nevar būt mans. Tu vari būt, saukties par kristieti, bet tu vari būt bez krusta. Un Bībelē teiks, ka katram jāņem savs krusts. Tātad būs kaut kas tev būs jānes. Būs kaut kas, ka tu atradīsies kaut kādos apstākļos. Un krusts tas ir nāvējošs simbols. Ja? Jēzu piesita pie krusta. Jēzus nesa krustu un pēc tam viņu piesita. Bet te ir tā nozīme, ka es starp Dieva gribu un savu miesisko gribu grēkot vai piepildīt Dieva gribu, es saku, es piepildu Dieva gribu. Tad es lieku krustu uz visu to, kas nav Dieva griba. Tāpēc ņemiet katrs savu krustu. Mums katram ir savs lielums un savs smagums. Bija kaut kāds stāsts, ka vienam cilvēkam bija sapnis, viņš laiku kurnēja Dievam par to, ka man Dievs ir pārāk smags krusts. Es pārāk lielu smagumu nesu. Un tad viņš dabūja tur zāģīt, un viņš pa lēnītēm to krustu sāka zāģēt. Īsāku. Viņš saka, es gribu noņemt to, problēmu to, un tā kā nenes to, ko Dievs viņam dod, pieļauj viņa dzīvē kaut kādas lietas. Un tu beigās tas krustiņš palika tik maziņš, bet viņš viņu nesa un aiznesa līdz aizai. Un tā aiza izrādījās tāda lieluma, kā bija viņa sākuma krusts, ka viņš varēja nolikt to krustu un pat to dēli pāriet pāri. Bet tā kā viņš viņu zāģēja īsāku un īsāku, viņš izrādījās tik īsti, ka viņš nevarēja vairs neko izdarīt un nekur pāriet. Tātad Dievs mūs kaut kam nākotnē gatavo. Ka tas nav tāpat vien, ka mēs tagad ejam caur kaut kādiem apstākļiem. Tad mani garīgie muskuļi caur to, ka ir kaut kāds smagums, ir kaut kāda nasta, ir kaut kas manā dzīvē, kas ir nācis, ka tas ir tas, kas mani padarīs stiprāku. Pat ja arī tas ir kaut kas tagad cilvēcīgs, reliģijos, bet Dievs mani iemācīs un parādīs man, kas tas vispār ir, un es saņemot atklāsmi, es varēšu būt brīvs no tā, jo Bībelē teiks, ka atziņas trūkuma dēļ mana tauta iet bojā. Tā kā tev nav atziņas, tev nav zināšana, tāpēc tu bieži vien atrodies zem tā, ko Dievs saka, es jau sen gribēju, lai tu no tā izjūdzies ārā, ka tu ne tur esi iejūdzies, un lai tu noņem no sevis nevajadzīgo nastu. Jo te redz teikt tā, ņemiet uz sevi manu jūgu. Un trešā lieta, kas mums ir jādara, mācieties no manis. Atkal mūsu darbība. Tad no kā man jāmācās? Man ir Jēzus, uz ko es skatos, un es viņu cenšos attēlot draudzē, darbā, velobraucienā, piknikā, jebkur, kur es esmu. Tad es gribu mācīties no Jēzus. Es domāju, Jēzu, kā būtu rīkojies tu? Kā būtu tu tagad runājis? Kā tu būtu manā vietā šo dzīvi izdzīvojis? Jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs,
tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Tad, kad es esmu tā nodevies Dievam, kad es mācos no Jēzus, tad manā dzīvē nebūs, kā Jeremijas 23. nodaļā no 33. līdz 38. pantam ir teikts, ka tā kunga vārds man ir nasta. Man svētrunas ir smagas. Es nevaru to klausīties. Un tur ir teikts, ja kāds teiks, ka tā kunga vārds ir nasta, tad es uzlikšu sodu. Tad vecajā derībā Dievs saka, tā kunga vārds nevar būt nasta. Tas nevar būt kaut kāds vienkārši tā kā tev ierobežojums, ka tev Dievs tagad kaut ko neļauj, ka tagad tu tur tagad grēko un tas tagad būs sots par to. Vienkārši Dievs saka, ka tu zaudē Dieva klātbūtni, tu zaudē manu vadību, tevi grēks padara aklu, tā kā Simpsonam. Un tu tālāk nebūsi svētā gara virzīts, un visu, ko es tev šodien dodu, tas ir tavam labumam, tavai izaugsmei, lai tu paliktu tāds, kāds esmu es. Un tāpēc redz, šeit ir teikts par to, ka ja tu sekosi Jēzum, ja tu pilnībā būsi nodevies viņam, un ja tu mācīsies no Jēzus, tad visu, ko viņš tev teiks, tu to pildīsi, tu redzēsi to, ka tas, ka tu esi ar Jēzu, tas būs patīkami. Un visu, ko viņš tev teiks, tie būs efektīvi principi priekš tā, lai es varētu vest uzvarošu dzīvi un lai es mainītos, lai es būtu pa gadu, pagāja gads, jā. Vakar mēs velo braucienā bijām, tik ātri gads ir pagājis. Bet pagāja gads, un mēs redzam, ka esam progresējuši. Daudz, ko esam no Dieva saņēmuši, tad Dievs mums ir palīdzējis garīgi izaugt. Bet tas nebija tāpat vien, aizejot gulēt, pamostoties, es esmu tagad stiprs. Mums bija jāiet caur kaut kādiem grūtiem apstākļiem. Un bija jājautā Dievam, Dievs, ko tu gribi man pateikt, kas man ir jādara. Un tāpēc šeit, ja es saku, ka mans jūgs ir patīkams, jā, viņš ir vienmēr patīkams, tad man patīkami ir dzīve, man patīkam būt kopā ar Jēzu Kristu, jā. Un es gribu labāk zināt viņa gribu, un es gribu pateikt Jēzu, kas vēl manā dzīvē tevi neslavē, kā es bieži esmu jums teicis, jā, ka es Jēzum saku, Jēzu, paņem no manis visu projām, kas tevi neslavē. Kā Bībelē teica, ka to zariņu, kas nes augļus, viņš iztīra. Tāpēc, ja nāk kaut kādas problēmas, grūtības, ja kaut kas sāk gulties virsū, tad es zinu, ka tas viss man nāk par labu. Dievs man iztīra, Dievs vēl ved mani tuvāk sev, un es palieku efektīvāks viņa valstībai. Un tāpēc te tālāk ir teikts, ja, un mana nasta viegla. Tātad būs nasta. Kas ir tā nasta? Kas ir tas, kas tā kā uz mani gulstās kā nasta? Kā jūs domājat, kurš man var pateikt? Nasta tavā dzīvē. Jēzus nasta, viņa ir viegla. Kungs man iedod kaut kādu atbildību, bet viņš pats roku pieliek, un viņš tā kā dod man tik, cik varu panest. Saproti? Bet tas viss ir tā, ka, un vajadzība ir viņa spēkā tik un tā, ka es nevaru pats panest, bet tas ir pietiekami priekš tā, lai es varētu augt. Un tāpēc, ja šodien tu atrodies zem kaut kādas nāc, zem kaut kādas spiediena, tas var būt dažādas finansiālās grūtības, kādas veselības grūtības, tas var būt attiecību grūtības, ja? Vai ir kaut kādas kalpošanas grūtības, ir tava atbildība kā tēvam, kā mātei, vai kalpošanā ir kaut kas tā kā gulies smagāk, tad Dievs grib šodien, lai tu ieraugi kaut ko un atrisini šo problēmu kopā ar viņu. Un man ir tādi 4 virzieni, ja, kur Bībele saka, ka mums ir nastas un kas tās var būt par nastām. Un pirmais, protams, tā ir grēka nasta. Ja, no kā ir mums jāatbrīvojas katram, mums nevajag to nesāt uz saviem pleciem, tas ir grēks. To nevajag slēpt, tas ir jānes ārā. Un ja tu atkal tanī iekšā krīt un visu laiku krīt, tad nes to liecinieka priekšā. Pastāsti to kādam atbildīgam cilvēkam, kurš varēs kopā ar tevi iestāties par šo problēmu un uzvarēt kopā ar tevi šo problēmu. Un Ebrejiem 12. nodaļā, 1. pāntā ir teikts par to, ka kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, tur ir teikts, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nomesdami visu smagumu, tātad visu nastu, tad viss, kas uz mums ir, un visu grēku, kas ap mums tinas.
Tātad visu šo te nastot, viss, kas tas ir, tad tas ir jāmet nost. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus ir mūsu grēkus, visus mūsu smagumus, viņš ir paņēmis uz krusta. Tātad viss ļaunums, viss, ko mēs nesām, tāpēc es varu iedomāties, vai ne, līdz galam nevar iedomāties, bet Jēzus visas depresijas, visas slimības, visus grēkus, ko cilvēki savā mūžā būs izdarījuši, viņš visu to panes. Vienkārši viss tas melnums, visa tā tumsa gulās uz viņu, ka pat Tēvs novērsās no viņu. Un viņš teica, Tēvs, kāpēc tu man esi atstājis? Ja, tāpēc, ka tik liels ļaunums bija. Tāpēc tev nav jāstaigā zem šī te grēka. Tas grēks, tur ir teikts tā kā no sporta jomas, tātad dosimies sacīkstē. Ja, dosimies, mums jāskrien tā, maksimāli jāskrien un jābūt maksimāli efektīviem kā kristiešiem. Un tāpēc, ja mana kristietība nav efektīva, es vienu varu pateikt, ka iespējams tev ir grēks. Iespējams, ka tev ir kaut kur caurums tavā garīgajā cilvēkā, un tāpēc tu dievkalpojumā tu piedzīvo Dieva klātbūtni, bet jau vakar pusē tu jūties galīgi iztukšots, un rītā tāds pats, un vēl sliktāk un sliktāk, un liekas, ka nekas nestrādā. Bet īstenībā strādā, vienkārši tev ir kaut kāds mazs caurumiņš. Lai Dievs palīdz tev, lai tu neignorē viņa balsi, lai tu nesalīdzini sevi ar citiem. Tas ir tavs ceļš, tu dosi Dievam atskaiti par sevi, un tu nostācies viņa priekšā. Un tāpēc tas ir sausums. Bībelē teiks, ka 15. nodaļa Jāņa evaņģēlijs, no 1. līdz 4. pāntam, ka to zariņu, kurš nes augļus, tad ir auglība, bet viņš sauso, viņš nogriež, viņš ņem nost. Un kad viņš ņem nost, tas nevienmēr ir tā kā noņem visu to sausu un tā kā nesajūta. Ir citreiz sāpe, citreiz asara nobirst, ja, tas tāds periods, un tā ir tā attīrīšana. Viņš pēc paņēmis, dārznieks ir paņēmis šķēris. Un nedomā, ka ar tevi kaut kas tagad slikts notiek, ka tu tagad vairs neesi Dieva bērns, kāpēc ar mani tāds tagad notiek. Vienkārši viņš redz, ka tu jau nesi augs, ka tu lūdz, ka tu centies kalpot, centies liecināt. Un viņš jau saka, es gribu efektivitāti, es negribu, lai tā sula aiziet uz kaut kādām sausajām vietiņām, lietiņām, tāpēc es to paņemšu, es attīrīšu, lai no manis, viņš saka, esmu vīna koks, jūs tie zari, lai var tecēt Dieva žēlstība, Dieva klātbūtne, un viņa var atnest to augli, kuru Dievs ir paredzējis. Un tāpēc psalmā 38. paskaties, 5. pāns, jo manas vainas aug pāri manai galvai, to smagums iet pāri maniem spēkiem. Un tāpēc grēks dod pāri spēkam. Dievs nedod pāri spēkam, bet grēks dod pāri spēkam. Redzi, te iet pāri maniem spēkiem vainas, visu, ko esmu sadarījis. Un tāpēc cilvēks viņš saka, viss man ir nolaidušās rokas, viss es ar to kristietību beidzu, viss es vairs nekalpošu, viss tas ir pat traku. Tu zini, tu vienkārši pieļāvi tās smiltis savā dzīvē, kā mēs arī lasām Salmam pamācībās, ka akmens ir smags un arī smiltis ir nepanesama lieta. Tātad var būt liels cilvēkam grēks, viņš tur alkoholu lieto, jā, viņš dzērājs ir, ko visi redz un zina. Jā. Bet ir smiltis, tāda nosodīgs skats, tāda skaudība, tāda aprunāšana, tāda negatīva domāšana. Un tās ir tās smiltis, kuras savācās un padara tevi smagu, un tu vispār nekusties uz priekšu kā sportists. Tātad tev ir jābūt maksimāli distancē, efektīvam, rezultatīvam. Tāpēc šodien arī padomā to, kas šodien rīvē tevi, kas šodien apstādina tevi, kas novērš tavu skatu no Jēzus Kristus, jo tur tālāk ir teikts, un raudzīsimies uz Jēzu ticības iesācē un piepildītāju Ebrejiem 12. nodaļā 2. pāntā. Tātad visas tās lietas ir domāts uz to, lai tu nedomātu par Jēzu, bet tu domātu par to, cik nērti, cik slikti, cik smagi, cik visa grūta ir dzīve. Un vispār varbūt es atstāšu visu to. Jā, tāpēc to smagums iet pāri maniem spēkiem. Tāpēc, ja cilvēks saka, ka tas bija pa traku, tie pārbaudījumi bija pārāk smagi, kāpēc man Dievs to un to, tev nebija izsūdzēti grēki, tev bija pakluso kaut kāda dzīve, kur tev Dievs runāja, un pēc tam atnāca kaut kādas problēmas, kaut kādas grūtības, un tu viņas vienkārši nepārvarēji.
Kāpēc? Tāpēc, ka tev nebija Dieva klātbūtnes, tāpēc, ka tu nemeklēji Dievu vaigu. Tu domāji, kaut kā gan jau tas viss atrisināsies, bet tas kaut kā nesanāk. Otrā lieta, kāda var būt nasta uz cilvēka dzīves, tā ir reliģiozā nasta. Tas ir reliģiozais smagums, kurš ir uzlikts uz cilvēkiem, uz viņu sirdsapziņas, lai padarītu viņus tādus smagus un neefektīvus. Un Jēzus visu to ļoti redzēja, kas Izrēlā notika ar mācītājiem, ar farizējiem, raksturmācītājiem, un viņš sāka tās visas lietas celt gaismā. Un pasties, ko viņš saka Mateja 23. nodaļā, no 1. līdz 4. pantam. Tad Jēzus griezās pie ļaudīm un saviem mācekļiem. Viņš arī gribēja pabrīdināt mācekļus. Uzmanieties, klausieties uzmanīgi. Es jums gribu kaut ko pateikt. Ja? Tad gan visiem cilvēkiem, gan arī saviem mācekļiem. Ar šādiem vārdiem. Uz Mūzes krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizēji. Visu, ko tie jums saka, to dariet un turiet, bet pēc viņu darbiem nedariet, jo tie gan māca, bet paši to nedara, jo tie sasiena smagas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās kustināt. Un vēl, kad apostļu darbu grāmatā 15. nodaļā lasām un 28. pāntā, atkal apostļiem parādījās atkal tas pats gars. Viņš bija pienācis pie viņiem un bija viņiem vispār līdz tam baigie svētki. Viņi bija tādi laimīgi, viņi pielūdza Dievu, viņi auga, cilvēki glābās, un pēkšņi pieceļās kāds, tur 15. nodaļā, 1. pāntā, un saka, ziniet ko, nepriecājieties, kristieši dārgie. Viņš saka, tāds raugs tika iemests, tur rakstīts daži. Ziniet, Bībelē vien teiks, daži jūsu starpā. Pietiek tie daži draudzē, kuri sāk ienest kaut ko ne to, ko vajag. Daži atnākuši no Jūdejas mācīja brāļus, tātad ticīgos. Ja jūs neapgraiza pēc Mūzes bauslības, jūs nevarat tikt pestīti. Tad viņi priecājas visu. Viņi tie uzreiz ienāk. Jūs te tā priecājaties, jā? Rokas pacēlušas. Māsas arī pacēlušas rokas, bet Bībelē teiks, lai vīri ceļ rokas katrā vietā bez dusmām un šaubām. Kāpēc šeit māsas te, Andri, ceļ rokas? Saproti, viņi māk, mēs te priecājamies, mēs te liksmojamies, un te uzreiz kāds ienāk. Kas te pa nekārtībām? Kas te vispār notiek jūsu starpā? Un viņi māk tādu spriedzi radīt. Un vienmēr, kur ir zakoņiki, kuri tādi likumiskie, viņi paši pakluso dara tādas lietas, pa ko kauns runāt. Bet atnākot, kas tur roku pacēla, kas tur kaut kā mazliet lūkšanas laikā pakustējās, kas tur vēl kaut ko. Un tāpēc, kad Pāvelam un Barnabam izcēlās ar viņiem liels strīds un vārdu maiņa, tad nosprieda, lai Pāvels un Barnabu daži citi ietu ar šo jautājumu pie apustuļiem un vecajiem uz Jeruzalemi. Kaut kāds saspringums, vai vācam draudz kopā. Nu tā ko mēs, rokas celsim kopā vai necelsim? Tad ko mēs varēsim mums draudzē kāds apsēsties slavēšanas laikā vai nevarēs? Vai visiem jāstāv tomēr? Un zinu, sākam risināt kaut kāds jautājums. Vispār, priekš kam? Ir kaut kādi daži, es nesaku, mums tā nav, bet es vienkārši saku reiz runas kā profilaktisks. Tāpēc, ka tas ir gars, kurš atnāk caur cilvēku, un viņš sāk mums kaut ko siet virsū un teikt, ja jūs tagad te to, kā es bieži saku, cūgaļu ēdīsiet, viss beigas, tas ir, ja jūs sabatā nepulcēsieties, tad jūs svētī pazaudēs, jūs svētdienās vajag sabatā, tikai sestdienā. Un viņi sāk kaut kā nenostiprinātās dvēseles šaubīt. Un tad tie apustuļi, viņi ietaga laiku terē, viņi tajā laikā varēja glābt cilvēkus. Barnaba ar Pāvelu svaidīt vīri, kuriem brīnums zīmes, viņi dienu, otru, trešo iet pie apustuļiem, sēžās pie galda, runā, klausties, ko mums darīt, apgraizīt, vajag tos mācekļus, un tagad tiek palikuši, viņus vajag apgraizīt. Un viņi tagad sāk lēmt šos te jautājumus. Un tu beigās ir teikts tā, 28. pantā, jo svētajam garam un mums ir paticis, jums neuzlikt nekādu citu nastu, kā vien šo nepieciešamo. Tad neuzlikt nekādu nastu. Zini, draudzēs bieži tik daudz nastas. Kā tu tur nostāsies? Kur tu tur pagriezīsies?
Un kā tur to izdarīt, ko tur nedarīt. Protams, ir jābūt, kārtība ir jābūt. Un mēs runājam par to, ka ir kaut kādi noteikumi katrā draudzē, ja? Bet nevis, ka tas ir balsis, ka tu tagad grēko, un tagad man jāuzbrūk uz to cilvēku par to, ka viņš tur ne tā pagriezās, un man tagad jāpasaka, ka tu tāds, tu vispār zini, kā sev draudzēji uzvesties, vispār. Un tālāk ir teikts tā, sargāties no elku upuriem, asinīm, nožņauktā un netiklības. No tā sargādamies, jūs labi darīsiet, dzīvojiet veseli. Atlaisti, viņi nonāca Antiohijā un draudzi sapulcinājuši nodeva vēstuli. Kad viņi to lasīja, draudze priecājās par labo pamācību. Zini, kad ir laba pamācība draudzē, es vienmēr redzu, kad ir pareizas normas, kad ir pareizi. Es vēlreiz saku, kārtība ir, ok, ko tur varbūt neticīgie, ja, kad atnāks tur ir kaut kādas lietas, mēs domājam par to, lai tas maksimāli ir efektīvs. Mēs, ok, gan ārējais izskats, gan viss pārējais, bet es nesaku par to, ka tagad ir jāsēž un jānosoda, un tu vairāk grēko nekā tas cilvēks, kurš vienkārši savā vienkāršībā ir atnācis nezinot, ja, visas lietas, saprotat, ja? Nosodīšana, aprunāšana, sliktas, ļaunas domas, tas ir grēks. Šeit viņš saka, dariet šīs lietiņas, un viss būs jums labi. Un kad viņi to paklausījās, prieks, tāpēc, jo vairāk draudzē ir nastas sasietas, visādas lietas, ja, kur māsām jāsēž, kur brāļiem jāsēž, kas jācer, tad ir tāds saspringums, tāds smagums kaut kāds. Un zini, kad ir smagums, tad prieka nav. Evaņģēlijs ir prieka vēsts. Un tāpēc tu vienmēr brīnies, kāpēc viņi tā par svētumu cīnās, bet kāpēc viņi nemīl viens otru, bet viņi par svētumu. Kāpēc savācām kaut kādu lietišu sapulci un tik dusmīgos mūsu starpā, kaut gan vienmēr gāja klāt, vienmēr apķēros un viss bija tik forši. Un te ir tas, ka tu vari sēdēt, tu vari kaut ko nēsāt, un mēs varam tā kā runāties, ja, un tā kā Jūda, atceries, pat pienāca, noskopstīja Jēzu, mācītāji, ja, un mācītājs saka, Jēzus, ko tu esi šeit, kāpēc tu esi tā, ja? Tāpēc, lai mūsu starpā ir gara brīvība, lai mēs esam svētā gara vadīti, lai šis reliģiskais gars, kurš ļoti ieiet draudzēs un nostindzina un padara smagu draudzi un padara vairāk grēka nekā svētuma, lai Dievs mūs no tā pasarga. Reāli, tas var būt arī kaut kādās finansiālās ziņās, ja, ka tur visiem jāsanes konverti, kur tavs konverti, un sākās cīņas kaut kāds un apsaukāšanas. Vai tur kāds aizgāja citu draudzi, tur viņš viņu var nosaukt, tu netikli, kur tu biji citā draudzē, davai, tev jābūt tikai tagad šeit, tu biji kaut kur aizbraukusi Rīgā, un tu biji kaut kā aizgāja, tu esi pārkāpusi kaut kādu tur laulību, ja, garīgo, ja, tev bija tikai šeit jābūt, ja. Un tā kā liek nastas uz cilvēkiem tāda, zini, un cilvēks tā kā vainīgs tagad jūtās, bet īstenībā vai viņš ir vainīgs? Vai Dievvārds viņu nosoda? Nenosoda, saproti? Sātans zina to, viņš saka, es jūs padarīšu neefektīvas, sapratāt? Es jums tur uzlikšu, es jums tur kaut ko, es tur uz Andri kaut ko uzbaisu, viņam tur kādu piesūtīšu klāt, lai Andris pasaka, dāj, pietiks jums šeit tā, un tad visi tā kā es nolikšu, un tad zini, kas notiks. Andra, ko tavi bērni? Kāpēc viņi? Kāpēc tu pats? Kāpēc tu... Un tam mums šitās te šurum-burum sāksies. Viņš liekulis. Viņš tur tikai sākā, pats nedara. Un tur vienkārši tos. Un tad, bet zini, ka tu staigā garā, ka tu esi svētajā garā, ka tu lasi Dievu vārdu, ka tu viņu ņem priekš savas dzīves, un viss ir labi. Tāpēc es tā kā no tā kā no uguns baidos reāli. Es negribu, es zinu, ka tas tā kā skrūvi, mēs dabūnam skrūvi, to uzgriezni, ja? Un viņš no sākuma parasti iet, mēs esam nolēmuši turēt to un to, mēs esam sarakstījuši lapu, tas ir tā skrūvīte, kura nav pēc vītnes, saproti, viņi sāk skrūvēties. Ir jums bijis tā, ka ne pēc vītnes? Tāpēc tiem cilvēkiem grūti uz viņu sejām paskaties uz to draudzi. Visi tādi smagi. Tādi nospiesti, zem tāda smaguma. Kas zem no... Tāpēc, ko te mūs sasēja, cik vien var sasiet. Un tāpēc, lai Dievs palīdz, lai mēs nezaudējam to, ko Dievs mums dod, un neko vairāk neņemam, ko mums kungs prasa. Ja es bieži cilvēkiem saku, ziniet, tā jau kristīgā dzīve, viņa nav viegla. Un mēs vēl kaut ko uzcienam, mēs vēl kaut ko uzliekam,
lai tas cilvēks pats kanāp iet, un tad viņš domā, jā, tā kā uz ēli negribās, labi, es iešu uz to draudzi, es labi Dievam tur kalpošu kaut kā, bet lai citus aicinātu, man kaut kā psiholoģiskā trauma, lai viņam arī to visu uzsien. Un tad viņš nevienu negrib aicināt draudzē. Un tā. Tā kā šīs lietiņas, kuras mēs vienkārši tā kā mēs atsakamies, mēs sakam, nē, es negribu. Tas nāk no gara, tas ir gars, kurš grib mūs vienkārši padarīt neefektīvus, tādus nostingušus. Un tas nenozīmē, ka mēs tā kā grēkosim, mums nav robežas, mēs tagad varam darīt, ko gribam. Nē, mēs te ir teikts, ka ir lietas, kuras ir jādara, kuras ir Dievam netīkamas, ja? Bet neko vairāk. Farizēji bija uzlikuši, ja jūs rokas nenomazgājat pirms ēdiena, jūs esat grēkojuši. Un tad mācekļi iet tur vārpas plūst, tur sabatā, tur ēd ar netīrām rokām. Un viņi skatās, ko tev mācekļi ar netīrām rokām? Kāpēc mēs gan mazgājam vienmēr rokas, ja jūs nemazgājat? Viņš saka, tikai higienas pēc to var darīt, ja? Bet tam nav nekāda garīguma. Tam nav nekāda garīguma. Un es pateikšu to, ka tie, kas tādā Dieva klātbūtnē un Dieva žēlstībā dzīvo, viņi svēti dzīvo, viņi uzmanīgi dzīvo, viņi laimīgi dzīvo, un tos cilvēks tā kā cenšas daudz kaut kā sasiet, ja? Bet viņi nevar viņus sasiet. Un šie cilvēki tā kā neparaksties, es redzu, ka tas ir pēc nāves smaržo. Ļoti garīgi izskatās, bet pēc nāves smaržo, un tāpēc cilvēks glābjās. Es glābju. Kā Bībelē teiks, ņem sievu un viņas bērnu, ja Mariju, viņas bērnu un glābieties, mūciet. Vienkārši tāpēc tu mūc no tā visa, un tu saki, nē, es par dzīvību, nē, es par attiecībām ar Jēzu, es par gara vadību, es par dzīvošanu Dievā garā, ne tikai baznīcā, bet arī visur, kur es esmu. Un tāpēc es redzu, ka tie cilvēki, kas tā dzīvo, viņi daudz rezultatīvāki, viņi daudz piepildītāki ar mīlestību, viņi daudz brīvāki, ar viņiem ir vienkāršāk kaut ko. Kad ar reliģiozo sēdi, tu sēdi tā, vai, krēkls, pa daudz atvērts, tur jau man lien ārā kaut kas, man tā jāsaģērbjas, un tu visu laiku sēdi, domā, kā es saģērbies, vai es to drīkst pateikt, vai es tā drīkst tur pajaukot, un tu tāds viss tā kā, un tu vairāk tā kā grēko, tu tā kā tāds nedabisks paliec, jo reliģiozāka draudze, jo nedabiskāki mācītāji. Trešais. Mums ir jānes cita nasta, tātad palīdzības nasta. Zini, ar ko man patīk draudze, ar ko man patīk mūsu draudze, ka mēs cenšamies rūpēties cits pār citu ar to, ko mums Dievs ir devis. Es nemeklēju, kā saka, to kaut kādu labumu es vienmēr domāju, kā es varu pakalpot, ja? Bet pasties galatiešiem ir teikts, atkal mēs runājam, jūs sapratāt, mūsu šodienas tēma ir par nastu, ja? Par nastu, kura gulstas, kura ir mūsu dzīvē, bet labi, ka šodien es neesmu viens. Jo, zini, Bībelē ir teikts par to, ka lai mēs priecājamies ar tiem, kas priecājas, un raudam ar tiem, kas raud, 12.15. Ja? Jo tad, kad tu bēdu dali, ir kaut kāda problēma, tu vari ar kādu parunāt. Man ļoti labi, ka man ir sieva, es viņu varu runāt. Un tāpēc dažas sievas saka, kāpēc viņš ar mani nerunā? Es esmu viņa sieva, es esmu viņu palīdze. Viņš man būtu pastāstījis, un es varētu palūgt par viņu, es varētu viņam varbūt no savas svaigās galvas kaut ko ieteikt. Viņš klusē, vīriešiem tāds lepnums, zini, tā kā, ko es tur stāstīšu, un tas sieva tur mīn, tad domā, tur kaut kā pieiet, ja? Bet ļoti labi, ja tas tvaiks, kas iekšā krājās, ja? Ka viņš neaiziet līdz sprāgumam. Agrāk bija tās skaravārkas saucamās, kuras tā kā uzpildījās ar tvaikiem, un bieži vien, ka tur pārāk daudz, tad viņas un visi griezti, ja, uzspēr. Bet ir tāds, viņš viņam krājās, un tu nezini, kas tur krājās. Tāpēc tie cilvēki, kuri ir atklātāki, viņi mazāk virzīti ir uz depresiju. Atklāti ar Dievu, atklāti ar seviem uzticamiem cilvēkiem, un tavs uzticamais cilvēks ir tavs sieva un tavs vīrs. Tie ir labākie draugi. Atcerieties, baigi slikti, ja vīram ir labākie draugi, citā sieva ir kaut kur 5. vietā. Sievi ir tavs, otrā pusī tā ir tava miesa. Tas ir tavs labākais draugs, atcerieties to, ar kuru tev jādalās, jābūt atklātam. Tā kā Ādams ar Ievu ēdens dārzā. Kāpēc viņi bija ēdens? Viņi bija abi divi kaili. Viss bija pārredzams, viss bija atklāts. Un kad mēs sākam apsekties, aizsekties, mēs sākam slēpties viens no otra, slēpt kaut kādas lietas, un pēc tam, kā tas varēja ar viņu notikt? Tāpēc, ka nebija atklāts. Ja? Tāpēc šeit Galatiešiem 6. nodaļā
ir 2. pantā teikts tā: nesiet cits cita nastas. Tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Nesiet cita nasta. Tad padara šo nastu vieglāk. Mums ir galvenais to nastu, kuru mums bija. Mums viņu vajag aiznest līdz tam punktam. Mēs zinām, uz kurien mēs nesam. Zinu, kāds reiz cilvēks atnāk palīdzēt. Lūdzu, labāk nepalīdzi mums. Palika sliktāk. Viņš tur vai uzsēžās, vai tur. Un tad viņš skatās, cik tad Andris būs stiprs. Viņš jau uzsēžās uz tevis. Jo, ziniet, ir tādi cilvēki, kuri uzsēžās uz tavas galvas. Viņš sāk dominēt, sāk tevi nospiest, viņš sāk bremzēt, viņam skaudība sirdī kaut kāda. Ja? Bet te ir tas, ka mēs kopā savā vietā un mēs nesam. Tāpēc ir bieži vien tā doma, ko es tam cilvēkam palīdzēšu? Ar ko mēs varam palīdzēt? Mēs varam finansiāli palīdzēt. Mēs varam vienmēr lūgt, ko mēs varam pateikt. Zini, kas man naudas nav, bet man lūkšana ir. Varbūt tā lūkšana būs daudz efektīvāka. Man ir kaut kāda pieredze, kuru es te varētu pabrīdināt varbūt šajā jomā. Un liekas, ka tas ir sīkums. Bet, ziniet, atcerieties to stāstu par rācenīti. Riepka. Ja? Tur bija babka, ģietka, babka, vnučka, žučka. Ja? Tur bija koška un tur bija miška. Un liekas, ka viņi to rācenīti visi kopā vilka, bet nevarēja. Bet vajadzēja to mazo pelīti. Bez tās pelītes tā problēma nebūtu izrauta. Tas, ko es tur pie tā uldiešu uz to lūkšanu? Bet tava lūkšana, tavs āmēn, viņš var izdarīt daudz. Tāpēc nav nekas sīkums. Tas ir sīkums. Nē, pat pelīte nav sīkums. Viņa bija vajadzīga un tas rācenīts bija izrauts. Tāpēc, ja mēs kopā uz kaut kādu problēmu, ja ir kaut kāda man pieredze, ziniet, es vienmēr tā cenšos ko man Dievs ir devis, līdz kā mēs esam izaudzis, es tam cilvēkam pastāstīšu, varbūt pabrīdināšu. Un ar to viņa nasta paliks vieglāka. Šeit saka, tu zini, man tik viegli palika. Un cerēt, kāda tā nasta, kā tā vieglāka nasta paliek. Cilvēks atnāk, ziniet, man ir problēma, man ir jautājums, un viņš man sāk stāstīt savu jautājumu, savu problēmu, stāstīt, pats atbildi, pasaka, oi, paldies, kā man šī, un es neko nepasaku, kā man šī saruna palīdzēja, cik bija vērtīgi pie jums atnākt. Un tu zini, cerēt, cilvēku vienkārši vajag uzklausīt. Tā ir liela, ka viņam vienkārši nasta aizgāja. Vienkārši bija kāds, zini, ārzemēs pat maksā tantiņas naudu cilvēkam, kurš ar viņu var vienkārši pasēdēt stundām maksāt tur kaut kāds $10 Amerika. Vai $15 tur vecinieti. Viņi saka, atnāc, man vienkārši skumi, man nav ko, es gribu padalīt savu ja? Un tu vienkārši pasēdi ar to cilvēku, un cilvēks, man vieglāk palika, jā, man vieglāk palika. Tāpēc šajā pasaulē cilvēki liekas tik daudz, bieži vien ir megapolis, Rīga, tur daudz cilvēku, un paliek arī mazāk, jā. Bet cilvēks ir vientuļš. Viņš ir vientuļš. Tāpēc, lai Dievs dod, ka ar mums var parunāt, ar mums var pasēdēt, ka var uzticēt. Un ka mēs to, ko mēs varēsim darīt, mēs nesīsim cita nastu, mēs pieliksim savu plecu, un tad, kad problēmu dala kaut kādu bēdas paliek mazāk. Bet ja mēs dalāmies ar kaut kādiem priekiem, un tāpēc mums ir labi šeit liecības, pareizi jūtu, ka labi, kaut kas atdzīvina tas ir. Un zini, kas ir, kad mēs ar priekiem dalāmies, kad Dievs mums ir palīdzējis, viņš vairojās prieks. Bet kad mēs sakam, es par tevi lūkšu, es iestājos par tevi lūkšanā, uzreiz tu jūti, vieglāk ir palicis. Tāpēc nesīsim cita nastu, un tādā veidā mēs piepildīsim Kristus likumu. Un 4. 5. pantā ir rakstīts tajā pašā 6. nodaļā, it kā liekas atžgārnība pavisam, kas ir teikts 2. pantā. Jo ir katram jānes sava paša nasta. Katram ir jānes sava paša nasta. Tad nesiet cita nasta, un pēc tam teiks, katram jānes sava nasta. Protams, ziniet, ir cilvēki, kuri saka, mācītāji, es te savus bērnus esmu atvedis. Lai jūsu oļa iemāca viņai Dievu vārdu, lai viņi paliek ticīgi, lai viņi paliek kristīti, lai viņi paliek par mācītājiem, kalpotājiem. Nē, oļa var piepalīdzēt, var savu daļu izdarīt, bet katram ir jānes sava nasta. Tava atbildība Bībelē teikts 6. nodaļā 5. mūzes 5. pantā, ka tev ir jāmāca saviem bērniem, kad tu sēdi, kad tu celies, kad tu ej ceļojumā, tev ir jāmāca Dieva vārds. Saproti? Ka
Tā ir tava atbildība viņiem teikt par Dievu, lai viņi izaug ticīgi, nevis uzlikt visu atbildību uz svētdienas skolu. Piemēram, arī es varu uzlikt visu savu atbildību uz Uldi. Uldi, tu lūdz par draudzi. Uldi, tu lūdz par manu ģimeni. Tā atkal ir mana atbildība. Pirmkārt, kā es lūdzu par savu ģimeni, es lūdzu par draudzi, bet es varu lūgt, palīdziet man. Jo, ziniet, tam, kam ir, tam tiks dots. Ja tu pats nelūdz, un tu saki visiem lūdziet, bet tu pats nelūdz, visiem saki gavējiet par manu problēmu, bet tu pats negavē, tas nav pareizi. Tad no sākuma tu pats nes, un kam ir, tam tiks dots. Tāda dota būs palīdzība, un dots būs atrisinājums. Tāpēc tā ir mana atbildība būt par kalpotāju un kalpot cilvēkiem, bet Dievs man iedos palīdzību. Pirmkārt, ja es to daru, es saprotu, ka es pats to nevarēšu. Zini, arī Jeftam, 2. Mūzes grāmatā, 18. nodaļā, tur no 17. panta līdz 22. var izlasīt to, ka uz kaut kādu mirkli atnāk pie Mūzes viņa sievas tēvs un saka, klausies, ko es redzu, ka cilvēki no agra rīta saulē stāv pie tevis rindā, lai saņemtu padomu. Mūzu, tu izmocīsi gan pats sevi, gan cilvēkus, tautu. Izvēlies sev atbildīgus cilvēkus, kuri varēs ar tevi kopā, 22. pantā teiks, nes šo nastu un tādā veidā tev būs vieglāk. Tev būs atbildība, bet tev būs par 1000, par 100, par 50 sakārto. Zini, mums bieži vien pietrūks laika, lai vienkārši sakārtotu savu dzīvi. Atcerieties, es jums esmu stāstījis par to cilvēku, kurš cirta malku un iet garām cilvēks, viņš redz, ka viņam tas cirvis ir galīgi nēs. Viņš saka, klausies, apstājies, uzasini cirvi. Viņš saka, ko tu man te saki? Apstājies. Tu neredzi, cik man daudz vēl darba darāms, tu saki, apstājies un cirvi uzasini. Cilvēki domā, man taču tik daudz vēl jādara, man jāskrien, bet citreiz vienkārši, mums ir tā ģimenē bieži vien, kas ko darīs, pēc tam mēs tā apsēžamies, sarakstam katram, kas ir jādara. Pieliekam sarakstu, kas par ko ir atbildīgs. Un tad kaut kā paliek vieglāk, tikai pieskatām. Tātad tas dara to, tas par to atbildīgs, tas par to. Tāpēc ir kaut kādi mirkļi, kad vienkārši ir jāapstājas, jāuzasina, jāpārskata tava dzīve. Varbūt tev kaut kādas lietas nemaz nav jādara. Kāpēc tu tā nogursti? Kāpēc tu tā pārgursti? Varbūt ir jau kāds, kas varētu paņemt to atbildību. Un tāpēc arī 4. Mūzes 11. nodaļā no 11. līdz 17. pantam jūs varat izlasīt, kad Mūzum palika ļoti grūti, un viņš saka, Dievs, ko tu man saki, nes šo tautu, man ir tik grūti palicis. Un tad viņam atkal Dievs saka, izraugi atbildīgos cilvēkus, atrun, sadali savus pienākumus, un tad viņi nesīs ar tevi, un tev nebūs vairs grūti. Ja, tāpēc sadali, iedod pats lūdzu un pasaka, lūdziet lūdzu par šo jautājumu. Tātad ir kaut kādas atbildības, varbūt tu vari palūkt, lai kāds vēl tev var piepalīdzēt. Un tādā veidā tev būs viss efektīvi un tu varēsi iet uz priekšu un nebūt pārguris. Un kā nobeigumā varbūt ir tavā dzīvē kaut kāda tāda problēma nasta, kuru tu tā kā nevar atrisināt. Tu tā kā celtu un tu nekādīgi nevar atrisināt. Un zini, mēs bieži vien tā ļoti iegruzījāmies, kā kāds teica tā, ka tu esi nonācis bedrē, pirmais, ko pārstāja darīt, pārstāja rakt. Mēs ierokamies savās domās. Ir tā? Tā būs šitā. Mēs tur sākam visu, ko projektēt. Būs slikti. Mēs tur visu, palikšu viena, neviens man nepaņems, neaprecēšu. Un sadomājam, pārstāja, beidz. Ir kaut kāda principa, kur mums ir atstāta vārdā, dzīvo pēc tā, Dievs tev palīdzēs. Un Dievs saka, kamēr tu to nes, kamēr tu to neliec man un neatdod man, kamēr tu to nelūdz, zini kā ir, kad tu lūdz ar visu sirdi, ir brīži, kad tu zini, Dievs mani saklausīs, esmu šo problēmu nodevis uz viņu pleciem. Jo Bībelē teikts, 1. Pētera 5:7, visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Tad visu savu zūdīšanos, tas ir, kā darīt, kā tas, un tu tā kā zūdies, tā kā nevar atrisināt problēmu. Vienkārši paņem un palūdz un pasaka, Dievs, kā atrisināt šo problēmu. Runā uz manu sirdi un dod man lūdzu gudrību. Vienkārši pasaka to. Un es bieži vien domāju, no ko es to Dievu apgrūtināšu. Es jau zinu, cik viņam ir bērni, viņam jau tā ir grūti.
Un mēs bieži vien kaut kādas nastas, jo Bībelē ļoti labi rakstiet, pat iemācties viņu no galvas, Psalms 55:23. Meti savu nastu uz to kungu, viņš tev uzturēs taisnu. Viņš nemūžam nedos taisnajam šaubīties. Meti savu nastu uz to kungu, viņš tev uzturēs taisnu. Met viņu, vienkārši met. Kādu var zināt, ka es neesmu aizmetis? Tāpēc, ka tu piecelies no lūkšanas, tu joprojām gruzies, tu joprojām ar smagu sirdi, tu joprojām nepriecājies. Bet ja tu esi atdevis šo problēmu Dievam, ko tev Dievs atpakaļ iedod? Mieru, prieku, atrisinājums būs. Dievs man dos uzvaru, viss notiks. Tāpēc, ja tu piecelies no lūkšanas un joprojām tu esi uzvilks, joprojām, tad nezinu, kas būs, mums beigas, mums sliktā, mums viss būs. Tu nelūdz ticībā. Atkal uz lūkšanu, kad tu piecels, teiks, Dievs man palīdzēs, Dievs mani izvedīs, Dievs mani iznesīs. Jo pasties, Psalms 68. un 20. pāntā ir teikts, slavēts, lai ir tas kungs dienā, ne tikai svētdienā, dienā. Viņš nes mūs pašus. Dievs ir mūsu pestītājs. Dievs tev ar visu tavu nastu, viņš tevi nes. Un viņš tevi pārnesīs pār tiem apstākļiem, kuri ir šodien tavā dzīvē. Tāpēc, ko Dievs grib sadzirdēt no tevis? Visu, kas šodien tavu sirdi pilda. Tātad met savu nastu uz to kungu, viņš tev uzturēs taisnu. Viņš nemūžam nedos taisnējam šaubīties. Šaubīties par to, ka vai Dievs palīdzēs, vai es iziešu. Tātad tu ar Dievu izies visam cauri. Dievs palīdzēs, Dievs stiprinās. Tāpēc viss, kas šodien piepilda, viss, kas tev liek nopūsties, tātad visas tās domas pārvērt lūkšanā. Visas savas bailes, ja tev uznāk bailes, pārvērt viņas lūkšanā. Uznāk bailes. Kā es izaudzināšu bērnus? Vai visi ticēs Dievam, vai visi kalpos Dievam? Dievs, es tev ļoti lūdzu, lai viņi visi kalpo tev. Šitais bērns, kurš tā kā varbūt, es viņu atdod Dieva rokās. Saprot, viss savus bažas atdod Dieva rokās. Kā darbs, neizmetīs man no darba. Dievs, es nododu darbu tavās. Saprot, un tu visu nodod Dievam, un tev nekas nepildās, tāpēc, ka tu visu uz Dievu pleciem. Un tādā veidā tava dzīve ir uzvaroša, un tu neesi pārkrāvies. Un kad tu esi nokrāvies, tāpēc, ka tavā dzīvē ir pārstājusi būt lūkšana. Tu vairs nelūdz Dievu. Un tad, kad mēs nelūdzam Dievu, mēs nesakām vienkārši lūdziet Dievu un lasiet Bībeli, ticīgie. Mēs lūdzam Dievu, mēs atdodam visu, un tāpēc mēs varam staigāt tādi piepildīt priecīgi, kā viena cilvēka, kur atradās tādā valstī, kur ļoti liels vajāšanas, un viņam jautā, kāpēc viņi tik priecīgi dienā staigā, viņi tādi piepildīti, tāpēc, ka viņi naktī raud. Viņi ceļās un naktī raud, ka Dievs palīdz, es tavās rokās atdodu, Dievs svētī. Un viņi aiziet tālāk gulēt un rīt pamostās brīvi. Es to esmu savā dzīvē daudzreiz piedzīvojis. Vai kāds no jums arī piedzīvojis? Tu vienkārši piecelies, tev domas izsāc, tu uzreiz uz lūkšanu, tu atdod visu to Dievam, labi iemiedz un no rīta pamosties bez kaut kādas spiediena, bez kaut kādas nastas. Ja? Tāpēc, lai Dievs svētī, dargie, lai mēs ejam, lai mēs uzvaram, lai mēs, kur vajag, sagraujam nevajadzīgās nastas, vienkārši atsakamies no tā, ka tas vienkārši ir kaut kāds smagums, un redzam to, kā Dievs palīdz. Tāpēc, ja ir kaut kas, kas šodien tevi nospiež, kas tevi tā kā ved depresijā, tas nav normāli. Iespējams, ka tu nemāki vienkārši uzticēt to Dievu, ka tev pietrūks ticības. Tev pietrūk kaut kāda apsolījuma no Bībeles. Tev noteikti Dievs iedos apsolījumus. Lasi Dievu vārdu, Dievs uz tevi ļoti spēcīgi runās.